Sveicināti zvaigžņu klases dalībnieki un atbalstītāji šeit uz Prāmja Romantika. Puikas, tas ceļš, kas Rāmas līdz, nebrauksim. Tā ir no Fibonacci kunga. Skaties dabā un atradīsi manu skaitļu virkni. Mēs varēsim iepazīt savu skaisto dabu. Mēs varēsim kļūt par 5 zvaigžņu pavārēm. Mēs varēsim mācīties jebkur pasaulē. Ceturtās vietas ieguvēja video. Cietpiņā, garšāko mušāko, kreisēji, kas atliek sevi uz tevi. Un uzmanību trešās vietas ieguvēju video. Pavasarī cilvēkos mostas vēlme pārkāpt noteikumus. Pavasarī rodas vēlme darīt dārza darbus. Kādreiz te man būs dārziņš. Pavasarī cilvēki atkal saplūst ar dabu. Es mīlu dabu. Un balvu trešās vietas ieguvējiem pasniedz ilustrētā
žurnāla ilustrētāja junioriem pārstāvi un uzvarētāja balvā saņem iespēju doties ekskursijā pa Latviju 150 latu vērtībā un dāvanu karti 100 latu vērtībā apgādes zvaigzne ABC izdoto grāmatu iegādēji. Vispār visiem zvaigžņu klases konkursu dalībniekiem mēs novēlam interesantu foršu vasaru. Lasiet grāmatas, lasiet žurnālu ilustrētāju junioriem un piedalieties konkursā atkal. Veiksmīgi jums! Mēs jau esam pietuvušies pavisam tuvu lielajiem uzvarētājiem, un tad turpinām ar otro vietu un noskatāmies otro vietu video. Un tātad balvu otrās vietas ieguvējiem pasniedz apgādes zvaigznes ABC valdes priekšsēdētāja Vija Tilboka, un uzvarētāja balvā saņem iespēju doties ekskursijā pa Latviju 200 latu vērtībā un dāvanu karti 150 latu vērtībā no apgādes zvaigznes ABC izdoto grāmatu iegādēji. Vijai gribās vārdu. Man gribās vārdu, jā. Nākamajā gadā jums tikai nedaudz vēl jāpiepūlās, vai ne? Jūs tagad esat otrajā vietā. Jums ir visas iespējas arī iegūt pirmo vietu. Patiešām no sirds apsveicu. Nedaudz palidoju. Kā palidoji? Prāmja romantika, tātad pasažieru nodaļas kapteinis, intendants Valens Lesels. Aplausi Valeram. Un, protams, tātad viņiem klasēm būs iespēja doties mācību gadu noslēguma ekskursijā pa Baltijas jūru uz Stokholmu, kā arī zvaigznes ABC dāvankarte 250 latu vērtībā grāmatu iegādēji. Un tātad jau pavisam drīz redzēsim pirmās vietas ieguvējus uz mūsu prāmjiem. Bet, protams, visiem ir iespēja doties līdzi, un arī pirmo mācību stundu uz prāmjiem ir iespējams norganizēt, vajag tikai vēlēties.